Kā nākamais mums šajā rādītāja Krišjāns Rēdlis, 2 vārti, 5 piespēles. Ņesterovs. Ondripa vārtos. Šeit nokavējām, nogulējām savu vārtu priekšā Aleksandru Frolovu. Atstājām viņu vienu pašu un spēle uz priekšu. Ņesterovs lieliski piespēle un tikai Krišjāns Rēdlis varēja noskatīties, kā Frolovs raida ripu vārtos. Frolovam 8. vārtu gūms. Un Kaļiņins vienatnē pret Kriškoltu izlido un ieraida ripu vārtos. Atkal šī pati maiņa. Jā, 20 gadus vecais Homskiešu uzbrucējs ļoti augstasinīgi nospēlēja starp kājasargiem. Perfekti trāpīja. Nē, garām pa padus kaut kur tur, gar kājasargu. Rebikins lieliski pirmo piespēli iedeva. Nevelti Biļeviģinovs viņa arī starp izlases kandidātiem. Cipuls, nu pa ilgu, kamēr skatījās, vārds priekšā, viens pats bija. Nieminēns un Oskars Cibulskis! Precīzs metiens tālajā stūrī un realizēts skaitliskais vairākums. Skatāmies vēlreiz šo izspēli. Pirmajā reizē Cipulis novilcinājās, bet otrajā perfekti piespēlēja. Tur arī labi vārti priekšā nocīnījās. Gan Vārgs, gan Nieminēns. Abi divi ir pelnījuši uzslavas, redzam. Nieminēns tieši viņš tur aizsedz Ramo. Redzamību traucēja reaģēt. Un Cibulskis izcili precīzi trāpīja pašā apakšējā stūrī. Dos metiens, Krišjāns Rēdlis. Ramāns un glāb komandu, ripalido garām vārtiem. Smīgi nospēlē, bet Nieminēns nepiekāpjas. Un Červenka. 1-3. Romāns Červenka šādas kļūdas nepiedod. Vienatnē pret Kriškoltu izlidoja Romāns Červenka. Un cits pats bija vārtu priekšā, viņš tikai mainīja ripas lidojuma virzienu. Nu, aizrāvāmies ar uzbrukumu. Piemirsām, ka laukumā ir Červenka. Laukumā ir Romskas avangards. Jā, ka ir Romskas avangards. Ļoti labi piespēle. Viņam iedeva Sjomins un sanāca to izdarīt. Vārgs, Jēkabs Rēdlis mums laukumā. Cipulis. Un vēl viens noraidījums Fredrikam Vārgam par sitienu pretiniekam ar nulli tagad. Jā, nu uzsit šeit. Jā, nu tur bez komentāriem, kā saka. Izskatās, ka būs lielāks soda laiks Fredrikam Vārgam, jo atvērti vēl ir 2+10 minūtes vai jāpārks līdz spēles beigām. 5+20 minūtes, tā kā pašā. Nu, viņš tā kā tagad jūs redzējat viens pats, kā aizsargs paliek uz zilās līnijas. Tā kā tāda Červenka un ripu vārtos. 15. vārti Červenkam, 1-4 kļūst rezultāts. Atkal salauz spēles gaidu. Atcerēsimies, otrajā trešdaļā bija līdzīga situācija, ielaižot otros vārtus. Mums vien nedaudz pazaudēja spēles pavadienu, sekoja vairāki noraidījumi. Un tagad Arsons. Un Sotnieks netrāpa vārtos. Lieliska iespēja Sotniekam bija gūt savus otros vārtus šajā čempionātā. Un spēlē to arī beigusies. 1-4. Tādas divējādas sajūtas, bet šādas spēles ir kā lielākā daļa spēles, laba spēle, bet mūsu spēle rezultāts nu netūl nav. Mūsu 1-4.